Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā uztaisīt šādus te skaistus bērza ziedus. Kad bērzi zied, jūs tos varat, kad bērzi vēl nav sākuši ziedēt, bet 3 ziedēs, varat uztaisīt šādu te skaistu dekoriņu jūsu mājā. Jūs varat notamborēt šādas te spirālītes. Tātad ķeramies klāt. Un tātad, kā uztamborēt, kā notamborēt šos bērza ziediņus. Viss, ko jums vajadzēs, tas būs diegs, brūnu, labāk izmantot brūnu, tādu vienalga kādu tonīti, kāds jums tuvāks. Brūnu vai arī kādu gaiši zaļu, pavasarīgi zaļu krāsiņu. Protams, jums būs vajadzīga tamboradata. Es izmantoju 3,5 mm tamboradatu. Un, protams, čērs jums būs vajadzīgs. Tātad, ko mēs darām? Pamatam mums vajadzēs notamborēt 20 gaisa cilpiņas. Tātad šeit man ir 20 gaisa cilpiņas. Kā mēs tamborējam tālāk? Ja jūs kādreiz esat tamborējis spirāli, piemēram, tādiem kā 8-kājiem, tad tas jums šķitīs ļoti viegli. Ja nē, tad turpiniet skatīties. Parasti spirālēs izmantoju, tamborēju viņu no stabiņiem ar vienu apmetumu. Šoreiz, par cik tas būs bērza tas ziediņš, mums nevajadzēs viņu tik lielu, mums vajag viņu maziņu, jo viņi ir maziņi. Un tātad mēs izmantosim vienkāršos stabiņus, kur mēs viņus tagad tamborēsim. Tātad 2. valciņā no adatas liekam iekšā tamboradatu. Un tagad katrā gaisa cilpiņā līdz pat beigām mums vajag ietamborēt 3 vienkāršos stabiņus. Tātad, kā jūs redzat, šeit jau sāk viņš griezties. Veidojas tāda kā maza spirālīte jau tagad. Tātad 3 gaisa cilpiņas, 3 vienkāršie stabiņi katrā gaisa cilpiņā līdz pat beigām. Kick.
tātad mūsu bērza ziediņš ir pabeigts. Jūs varat tamborēt garāk, jūs varat tamborēt īsāku, varat izmantot arī, teiksim, 30 gaisa cilpiņus, lai viņš jums būtu mazliet garāks. Man tas nav vajadzīgs, man pietiek ar šādu te garumu. Tas ir, protams, arī atkarīgs, ar kā tamboradatu jūs tamborējat. Ja jums būs mazāka tamboradata, teiksim, 2,5 milimetri, tad līdz ar to arī jums vajadzēs izmantot vairāk gaisa cilpiņas pamatam. Ja ar lielāku tamboradatu, tātad mazāk gaisa cilpiņas. Un tātad tagad mēs viņu pabeigsim. Uzmetam 2 gaisa cilpiņas, nogriežam galvu. Uztaisam mezgliņu un ar šiem 2 jūs varat viņu piestiprināt pie sava zariņa. Ja jums patika šis video, neaizmirstiet nospiest lūdzu podziņu patīk šim video un neaizmirstiet abonēt manu kanālu. Ir pavasaris, beidzot ir pavasaris aiz loga. Lieldienas tuvojas, labs noskaņojums un iedvesma arī jau hauvē kaut kur pie loga man. Tātad drīzumā būšu atpakaļ ar daudzām jaunām idejām. Pačukstēšu ir viens lielāks projektiņš, tāpēc arī nav tagad tie video man tik daudz, bet, drīzumā būs diezgan liels tāds darbiņš, ar ko gribētu dalīties ar jums, mani dārgie abonenti. Visu labu! Atā!